viss ir noturēt. Vai neierikot. Tas cilvēks. Tas ir soļu citādi. Tikai nevar, ka viss barā jau. Tas ir galvenīgi. Vienas priekš neķeram. Man jau kājas Latvijā. Man arī viena. Naturāli. Labi, vēl ir ziķis. Arī. Bet kur ir mana šujmašīna? Kur ir mana šujmašīna? Bet gan ieliek. Iekšņā. Mums tagad neliek, vai tas iekšņā? Es visticamāk nāk vest uz šo. Bet iekrīt, lūdzu. Jā, pārstāvīt. Gitāru ap pūrni. Ap pūrni. Tas ir beigas. Jā, es tā būtu augšā un rakās lietas. Atmeņš vārdi. Vai daudz vietas, tu redzi, ka ir, ka ir māja bijusi, te koks tāds pēc. Ādos neviens nezādies, tad dudās. Vienīgais no kā jāuzmanās ir, ka šita staigā, viņa makas ir pie mājas. Jo viņam parasti nav tie tur. Vienreiz bija tā kā bija. Ejam, tu skatāmies uz zaļu akvecīgi, vēl neiegrīst. Reku arī ir. Vai arī koli. Tādā šeit kosītēm. Mēs vasaram. Trauks. Vai tas te? Tu ko var atkrist? Es vienreiz ar metālu detektoru atradu baigo objektu. Roku. Izrok ārā. Tāda pa krašā krāsā tad lampa. Kāpēc viņi tā noķikarējāmies. Iekšā. Tas ir kaut kāds ko regulēt, ir kaut kāds rezistors vai. Es nezinu, kas tas ir bijis. Tik mošku lampas ir bijuši iekšā kaut kāds. Pie apskats objekts, kas saucās spīģu alu, ar spīģu avotu. Vietējā gan viņi sauc par rūceni.
To gan neviens nezinu, kāpēc tā. Droši vien tāpēc, ka rūts, ne? Droši vien. Jā, tur var arī iekšā iet līdz tālāk. Viņa katru gadu nobrūk, kā redzams, ja? Un varbūt tālāk laika gaitā aizbruks, bet avāts jau, kā saka, vienmēr būs. Izsitīsies. Jā. Tātad iesim tagad tālāk. Tātad šeit jau mēs varam redzēt pašu alu. Kā redzam, ielīst var. Ne pārāk dziļi. Bet ir bijuši gadi arī, kad esat pamatīgi aizbrucis. Ielīst var. Viss, ko es pazinu, Zini tevi, paņem, atrod īpašnieku un iedod pīzdā. Vēl. Bet viņi pastāv, visu ir televizori. Kā priekšā mēs stundu? Jā, man. Tu teik dēļas likt apakšā. Domā, ka vajag? Jā, viņš ir sadāk netik. Čau, ir 21. maijs. Es jau 3 mēnešus šeit. Izdzīvojam mežā. Rītdien, svētdien, balsēšu par Rimantas no Lietuvas un iepazīnos ar Jūliju no Igaunijas. Šausmīgi knišļēdinās. Man nav apavu, nezinu izdzīvošu. Bez sapņiem šeit ir grūti. Šodien 3 čuskas sakod. Viens mācīja, lai bū, māci. Bet nepalīdz. Paidām čuskas. Ja nenosītīšu kādu, centīšos izdzīvot šajā realitātes šovā. Viss, laikam. Šovakar esmu pazaudējis nazi. Manuprāt, Kristers guļ viņam virsū. Kristiāns tā teica vismaz. Toma, kā es zināšu, ka minūte pagājusi? Centuriāns. Tā piedēries. Nezinu, man nazis ir pazudis. Netraucēs runā. Mēs šodien ķērām divus. Noķērām divus galeņus. Vienu nosprāgu, otru mācis atlaid vaļā. Netīšām. Paldies par uzmanību. Šodien es biju kārķēs. Paņēmu alus. Tā, bet man sakot. Jā. Viss te ļoti patīkam, odu maz, gandrīz vispār nav. Ugunskurs, kurās, jā. Ugunskurs, jā, Kristēram arī labi iet, visam labi iet, jā. Visi staigājamies, visi ļoti labi.
Jā, šodien tāda laba dienī. Ot biškoši, bet tādā ziņā ar šito dienī paveicies, jā. Šodien baigi daudz odi. Laikam vasara tuvojās. Nu jā. Esam atnākuši Spīģalu. Pusi noiet. Laikam būs jauns ZVL biedrs, Artūrs Vēvers. Jo vairāk gudri cilvēki, jo labāk. Rītdien vajadzētu pamosties normālā laikā un tā aiziet līdz šosei. Mērķis izzināt Latvijas dabu, vietējo. Jā, upi pārpurvojusies, ne? Kā jau parastas novērējums. Uz tikšanos, nākamreiz. Meši bija, koki bija, viss kaut ko redzēja, bija normāli. Un ot, baigi daudz. Hello, I am from Estonia. Please do whatever they say. Give them beer, give them meat. Do whatever they take to take me free, please. Hello. Reiz bija bunkurs 13, kur veči dzīvojam, kad granātu tur iemeta, tad sūdi pajukam. Atskan sprādziens un nobīgs tas pats velns, kur agrāk bunkurs stāvēja, tur paliek caurums melns. Atskan sprādziens un nobīgs tas pats velns, kur agrāk bunkurs stāvēja, tur paliek caurums melns. Pie cepures mums nāve mirz un kaujā līdzi iet, drebailais ienaidnieka sirds, kad iesakam mēs smiet.